Ināra, un garlaicīgi. Ko tu gribi, lai es iesāku, Gustav? Es nezinu, izdomā kaut ko. Galīgi garlaicīgi. Klausies, zini, man pietiek taisīt šo prezentāciju. Paņem augšā uz bēdiņiem. Atceries Jāni no pamatskolas? Jā, kas ar viņu? Viņš aizies studēt Anglijā. Vajadies tu profesori. Nopietni? Nopietni. Oho! Man šķiet, ka es atradu kaut ko interesantu. Šitais izstās vecs. Kāds tik ilgi bijis? Es nezinu. Te ir no 70. 74. gads. Vai lecam lejā sēžam šeit? Davai. Es davai. Ok. Āģu. Tātad, viss sākas februārī. 1974. gadā. Es šodien redzēju kaut ko neizskaidrojamu. Es lasīju grāmatu savā istabā, kad kaimiņu suns atkal sāka riet. Tas notiek bieži, tāpēc no sākuma nepievērš tam uzmanību. Taču pēc kādām 5 minūtēm es vairs nespēju klausīties to riešanu un izdomāju paskatīties pa logu. Un tur bija viņš. Kas pie joda? Es paberzēju acis, lai pārliecinātos, ka man nerēkojas. Taču viņš bija turpat. Viņš uz mani skatījās. Kad es paskatījos atpakaļ, tur nekā vairs nebija. 16. februāris. Es viņu atkal redzēju. Es klāju manu gultu, kad pamanīju kaut ko ārā. Viņš atkal, bet šoreiz es biju gatava. Es paņēmu kameru un atstāju to pie loga. Es novērsu acis tikai uz sekundi, lai paņemtu kameru, taču viņš tur vairs nebija. Atkal. 18. februāris. Vispār, tu dzirdi nekopējuši vakar skolā izdarīt? Nē. Ak, Dievs, tas bija tik svieklīgi. Un mums beidzās stunda un... Veltā! Jā? Es vai klausies, ko es saku? Jā, protams. Es vienkārši... Es nevaru beigt domāt par to te. Nu jau atkal. Es tik tev teicu, tas ir vienkārši kāds cilvēks, un tu jau par maz gulēji. Nu, es tev saku, es nezinu, kas tas ir. Man šeit tas pat nav cilvēks, kaut kāds rēks vai spoks, es nezinu. Zini, man nav prieka, ka tu man melojas. Es laikam iešu mājās. Un es nezinu, vai tas ir kaut kāds halucinācijas vai kas tev ir, bet tev vajag meklēt palīdzību. 21. februāris, 23. februāris bija. Man ir aizdomas atkal viņu redzēt ožajām acīm. Es jūku prātā. 3. marts. Pa nakti nevarēju pagulēt. Es sapratu, kas man jādara. Pat putni nedziedāja. Viņa laikam zināja, kas notiks. Ja viņš nenāks pie manis, tad es iešu pie viņa. Kur tu biji aizvakar? Nu es tevi ieraudzīju un savu sirdī iziet karstu.
Kur tu biji, jau nedēļ, patu koklen melodija, tevis dēļ, Es gandrīz jau padavos. Es gribēju iet mājās, bet tad es viņu atradu. Es tiešām viņu atradu. Un es izdomāju viņu noķert un izprašņāt, un viņš... Pagaidi. Ko? Nopietni? Pārs! Ei, Inār, kad tu šeit, kāpēc tu biji viegli lasīt? Tu nopietni tagad jokojies, mēs gandrīz sapratām, kas notika. Nu... Un tā arī nav. Man lasīšana nepatīk. Dod bučiņu man, mazu bučiņu man.